Vienkāršiem vārdiem iziesim cauri tam tavam jautājumam tā, it kā to auto gribētu nopirkt es pats. Dīvāni eksperti un ar ko sākt lietot auto iegādi, ja tu no tā viss pilnīgi neko nesaproti. Pavisam drīz jums būs arī viens kārtīgs gabals par Mercedes-Benz Viānu. Es, protams, zināju, ka mums tas lietoto auto tirgus ir tas diezgan kolorīts, ja tā var teikt. Bet jūs man te dažās dienās tik daudz interesantas sludinājumus esat atsūtījuši kopā ar tām atskaitēm, ka man garlaicīgi nav bijis pilnīgi nevienu dienu. Kas tik tur jau nav bijis? Tīti spidometri, izpūžas grīdas, ar baloniņu krāsot sēdekļi. Daži tepat gribēja izskatīt tādas ļoti riskantas izvēles attiecībā uz tiem noskatītajiem agregātiem. Un par vienu mēs tepat atradām tādu diezgan interesantu informāciju vienā ārvalsts izsolē. Ar visu cenu un atzīmi, ka tā mašīna ir tikus pārdot ar tādu nopietnu tehnisku defektu. Jācer, protams, ka mūsējie būs viņu sakārtojuši cienīgi. Un 2 gadījumos mums pat izdevās izrakt papildus negadījumus vēsturē, kuri pat nebija redzami tajā DNA atskaitē. Nekas dramatisks gan tur nebija, un par to, ka tās izmaksas līdz 5–10 tūkstošiem bieži nav nekas būtisks, es domāju, ka jūs no manis jau esat dzirdējuši. Īpaši jau, ja mēs runājam par kaut kādiem jaunākiem modeļiem, vai, tam pat obligāti nav jābūt jaunākam modelim, pilnīgi pietiks, ka tā mašīna būs, 11. gada, un tas negadījums tur vēsturē rādās kaut kādā 14. gadā. Tātad tai mašīnai bija 3 gadi. Ja tai 11. gadā viņam bija 360 grādu kamera vai matriks gaismas, loģiski, ka tas pat viegls trieciens tai mašīnai nevar tikt sakārtots pa kaut kādiem, 1000 vai 2000 eiro. Ja tur tajā laikā viena lampa maksāja 2500. Mercedesam, man liekas, inteliģentā gaisma, viena maksāja, ja pareizi atceros, kaut kas ap 2500. Nemaz nerunājot par 360 grādu kamerām, vai tur, solārajā stiklā akmens ielidojas, starp citu arī ir bijis. Tur to solāro stiklu Vācijā nomainīt maksās kaut kādu 1500, es domāju, stabili. Tā kā analizējam tās atskaites kritiski. Skatāmies arī, kur tas ir bijis, vai tas ir bijis priekšējā daļā, vai aizmugurējā daļā, vai sānā. Loģiski, ka nebūs, vienādi, vai tā ir bijusi priekšējā daļa, vai tā ir bijusi aizmugurējā daļa. Ja tas desmitnieks ir izmaksāts aizmugurē, jau tur jāskatās uzmanīgi. Ja viņš ir bijis priekšā, bieži vien tur nekas dramatisks nav bijis. Ir pat bijusi mašīna bez krāsotiem elementiem ar tādu izmaksu, ar krāsotiem, es domāju, tos elementus, kurus ir iespējams nomērīt. Ir bijis tāds gadījums, kur apdrošināšana ir izmaksājusi 10 000, reāli tur nekas, pat pēdas nekādas nav palikušas no tā remonta, ja neskaita kaut kāds skrūvēts lukturs un rests priekšā. Tā kā tā. Bet stāsts vairāk ir par to, ka daļa no tās informācijas, mazliet iedziļinoties katrā no tiem jautājumiem, to visu iepriekš minēto varēja konstatēt pat nepieceļoties no dīvāna. Vot kādam ir jābūt īstam dīvāna ekspertam. Tā kā mācieties pirkt tās mašīnas. Katrā ziņā man izskatās, ka šī bezmaksas konsultācija ir sen gaidīta opcija visiem tiem, kur no tām mašīnām un auto iegādes procesa baigi neko nesaprot. Tiem, kur vēl nav sapratuši, par ko ir stāsts, mēs kopā ar Auto DNA nesen palaidām jaunu pakalpojumu. DNA atskaita ar tādu kā auto iegādes pirmās fāzes konsultāciju, kur jūs bez maksas varat saņemt, ja pasūtīsiet DNA atskaiti izmantojot šo linku, un pēdējā solī ievadot atlaides kodu īris. Šī formula, starp citu, tai konkrētai atskaitē vēl piemetīs 20% atlaidi. Sīkums, bet patīkami, vai ne? Tālāk, tad, kad esat tikuši pie tās atskaites, visu to sagādāto materiālu kopā ar linku uz sludinājumu droši sūtam uz manu e-pastu, te kaut kur pielikšu. Mēs savukārt iziesim cauri tai nopirktai atskaitē pavisam individuāli, un ja būs opcijas, paskatīsimies, ko par to konkrēto auto mēs varam atrast arī ārpus tās atskaites. Protams, tas rezultāts lielā mērā būs atkarīgs arī no vairākiem citiem faktoriem. Svarīgi, kas ir par ražotāju, cik tā mašīna ir veca, kur un kā viņa kopusies. Tāpat to rezultātu ietekmēs arī valsts, no kuras tā mašīna ir bijusi atvesta. Dažām markām mums ir piekļuve ne tikai publiskajām datubāzēm, bet arī dīleriem un dažiem avotiem, kurus daudz no jums ikdienā nemaz nelieto. Tā kā katrs jautājums ir jāskatās individuāli. Kādam varbūt varēs palīdzēt mazāk, bet kādam ļoti iespējams, ka pat ļoti daudz. Un kā rāda tā man statistika par šo pēdējo nedēļu, vienai daļai izskatās, ka es jau būšu paspējis palīdzēt. Ja jūs man dzirdat, labprāt redzēšu jūs komentāru sadaļā. Paldies!
Tālāk, atsevišķos gadījumos, kuros būs iespēja likt lietā manu personīgo pieredzi, varēšu jūs pakonsultēt arī par izvēlētā modeļa īpatnībām, kādus motoru un kārbas salikumus drošāk būtu iet ar līkumu, un kam es tev rekomendētu pievērst uzmanību skatoties tos konkrētos auto arī klātienē. Vienalga, vai tā ir konceptuāli bīstama tā paša motoru un kārbas izvēle, kaut kāds slidens pārdevējs vai aizdomīgs stāvoklis, vai kā tagad moderni saka, kaut kādi sarkanie karogi, jau šķirstot tās pašas bildes. Jums arī jāsaprot, ka aprobežojoties ar pliku atskaiti, var būt gadījumi, kad kaut kas būtisks var tikt palaists garām. Kaut vai tik elementāra lieta, ka sludinājumā varbūt ir norādīts nepareizs šasīs numurs. Jums ir tā bijis? Ierakstiet komentārā. Kurš bija tas bandīts? Vai tikpat labi jebkas cits, ko tu no sava dīvāna vari vienkārši palaist garām? Pat tajā pirmajā fāzē, kur tu to mašīnu vēl tikai skaties sludinājumā. Vai tikpat labi tev vienkārši ir vajadzīgs kritisks skatiens bez emocijām. Vienkāršiem vārdiem iziesim cauri tam tavam jautājumam tā, it kā to auto gribētu nopirkties pats. Un kā jau minēju, tas mans komentārs jums būs pilnīgi bez maksas. Tā kā, ja tu jūti, ka tev mēģina ielikt ausī jau sludinājumā, noteikti saglabā gan šo video, gan šo linku un kodu atlaidēji. Visu informāciju sūta man uz e-pastu un, mēģināsim tikt ar to jautājumu galā. Un atceramies, šito visu mēs varam apstrādāt tikai tad, ja visi noteikumi ir izpildīti precīzi. Tātad izmantojam šo konkrēto linku, atlaižu kodu īris un visu informāciju sūtam tikai un vienīgi uz manis norādīto e-pastu. perikupa dienasgrāmata@gmail.com. Kā saka, lai nav bardaks, un mums ar auto DNA ir daudz vieglāk to visu noadministrēt. Savukārt, ja kādam ir idejas, kā mēs šo pakalpojumu varētu pilnveidot un padarīt vēl labāku, droši rakstiet komentāros. Gaidīšu jūs ziņas. Pavisam drīz jums būs arī viens kārtīgs gabals par Mercedes-Benz Viānu. Iziesim cauri abām paudzēm un visam, ko paši pa pēdējiem 11 gadiem esam ar viņiem sapratuši un lietojot ikdienā arī iemācījušies. Kārbas, motori, vājās vietas un galvenās priekšrocības pret konkurentiem. Nedaudz arī par to, ar ko viņš ir unikāls un kuras ir tās lietas, kuras Mercedes tomēr varēja viņos noslīpēt līdz galam. Bet, kā mēs zinām, neviens nav perfekts. Bet jā, aizskrienot notikumiem pa priekšu, domāju, ka paši beigās sapratīsiet, kāpēc šis ir ne tikai labākais starp busiem, bet faktiski vienīgais, kuram ir pārliecinošs potenciāls nākotnē sevi iesēdināt arī kādu ļoti ražīgu E60 braucēju ģimeni. Tā kā, ja drīzumā plāno nesties pakaļ kādam multivanam, iesaku mazliet nogaidīt un sagaidīt šo video. Ja multivanu jūs pēc tam diez vai varēsiet nopirkt. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz. Galvenais paspēt safilmēt kadrus, pirms kāds viņu nopērk, vai ne? Esam prātīgi un veiksmīgs visiem medības. Paldies!